Tipu tapu pasaciņa. Igauņu tautas pasaka 3 vēlēšanās. Reiz dzīvoja kāds nabaga vaļinieks ar savu sievu. Viņu vientuļā būdiņa atradās labi patālu no ciema. Dzīvē nekas viņiem neveicās, un likās, ka viņi būtu radīti postam un nabadzībai. Jaunībā viņiem bijuši arī bērni, bet visi miruši, un nebija neviena, kas vecumdienās par vecīšiem gādātu. Kā 2 veci celmi, viņi ik vakaru sēdēja uz mūrīša un bieži vien gluži par niekiem sāka dusmoties un strīdēties. Un kā jau tas strīdoties mēdz būt, katrs centās savu vainu uzvelt otram pat tad, kad nebija nekāda ļaunuma un nekādas vainas. Strīdā vecītis bieži vien pārmeta vecinītei. Būtu man laimējies apņemt labāku sievu, kas tad nekaitētu dzīvot? Es tagad būtu bagāts vīrs. Bet sievai mēle bija daudz asāka, un katram vīra teiktajam vārdam viņai atradās 10-20 pretim, un kad vīrs gribēja ko pārmest, tad viņš tālāk par pirmo vārdu netika, jo sieva tūdaļ cirta pretim. Vai tu rekas par skrandulāci? Ja es jauna un muļķa būdama nepratu sev labāku vīru izvēlēties, tad es tur pa daļai pati esmu vainīga. Kaut gan taisnību sakot, esmu pārliecināta, ka tu mani esi piebūris. Piķis viņu zina, ar ko tu mani slepeni biji ēdinājis, ka es sāku pēc tevis tīkot, precinieku man nekad nebija trūcis, un ja es sev par postu nebūtu izgājusi pie tevis, plikadīdas tāda, te es tagad sēdētu pie lepni klāta kungu galda. Bet man tavas neizdarības dēļ jācieš bats un trūkums, līdz nāve nāks un atpestīs. Arī tā ir tava vaina, ka visi mūsu bērni miruši, jo tu neprati ne par sievu, ne bērniem gādāt. Tā, kādu vakaru, kad vīrs ar sievu atkal bārdamies sēdēja savā būdā uz mūrīša, istabā ienāca lepni ģērbusies sieviete. Tūlīt norima sievas vārdu plūdi un atlaidās vīra dūrē savilktā roka. Laipni sasveicinājusies ar abiem vecīšiem, viešņa teica: Jūs esat trūcīgi ļaudis, kam visu mūžu bija sūri grūti jāstrādā un jādzīvo nabadzībā, taču pēc 3 dienām jūsu postam pienāks gals. Tādēļ dzīvojiet mierā un saticībā un pasakiet man, ko jūs vislabāk vēlētos, lai kļūtu laimīgi. Es esmu nevis cilvēks, bet augstāka būtne, kas spēj izpildīt cilvēku vēlēšanos. 3 dienas jums dodu laika pārdomām, un 3 vēlēšanās jums ir ļauts izteikt. Tiklīdz tās skaļi izteiksiet, viss tūdaļ piepildīsies. Bet esiet prātīgi un nevēlieties nekādus niekus. To teikusi, grezni ģērbusies viešņa atvadījās un izslīdēja pa durvīm. Vīrs un sieva, pārstājuši strīdēties, klusu ciešot raudzījās uz durvīm, pa kurām brīnum būtne bija ienākusi un izgaisusi. Beidzot vīrs teica: Iesim pie miera. Mums ir 3 dienas laika apdomāt. Būsim prātīgi un vēlēsimies to, kas mums var atnest vislielāko laimi. Un kaut arī pārdomām viņam bija dotas 3 dienas, tomēr viņi turpat vai visu nakti līdz gaismai pārrunāja, ko labāk vēlēties. Ai, kas par jauku mieru nu valdīja 3 dienas no vietas vaļinieka būdiņā. Vīrs un sieva bija pavisam pārvērtušies, sarunājās laipni un centās viens otru vēlēšanos jau no acīm nolasīt un tūdaļ izpildīt. Gandrīz visu dienu viņi abi klusēdami sēdēja būdiņas kaktā un pārdomāja savas vēlēšanās. 3. dienā, ap launagu laiku, sieva aizgāja uz ciemu, kur torīt bija kaut kāda cūka un pat laban jau vajadzēja būt desu podam uz uguns. Viņa paņēma no mājām līdzi cibiņu ar vāciņu, jo bija nodomājusi lūgt kaimiņu saimniecei drusku ūdens, kurā vārījušās desas. Tajā ūdenī viņa gribēja vakariņām izvārīt kāpostus. Vaļiniece domāja, ka labi pēdušam rodoties arī labas domas.
Pārnākusi mājās, viņa uzlika kāpostu podu vārīties, lai vakariņas jau laikus būtu galdā. Kad pienāca vakars un abiem vecīšiem bija laiks izteikt savas vēlēšanās, uz galda jau kūpēja bļoda ar kāpostiem. Vīrs un sieva apsēdās pie galda, lai izteiktu savas vēlēšanās. Tikko viņi pāris karošu gardo kāpostu bija iestrēbuši, sieva priecīgi teica: Paldies Dieviņam par gardo viru! Nu gan labi paēdīsim! Bet ja klāt vēl būtu bijusi desa! Plaukš! No griestiem tūlīt nokrīt uz galda liels desas līkums. Vīrs un sieva par šādu negaidītu dāvanu kādu brīdi bija tā iztrūkušies, ka pat neatģidās ķerties tai klāt. Tikai pēc brītiņa vīrs noskārta, ka tā ir pirmā vēlēšanās, kas piepildījusies, un viņš tā pārskaitās, ka visā galvā iekliedzās. Piķis parāvis, kaut tā desa tev pie deguna piekārtos. Te nabaga vīrs kļuva gluži mēms aiz izbīļa. Desas līkums jau karājās sievai pie degungala un izskatījās pēc milzīga neglīta deguna. Ko nu? Divas vēlēšanās jau bija vējā, un nu sievai radies tāds deguns, ka tā vairs nedrīkstēs ļaudīs rādīties. Tomēr viena vēlēšanās vēl bija palikusi neizteikta, un būdami prātīgi, viņi ar to būtu varējuši vēl visu vērst par labu, bet nabaga vaļiniecei tobrīd bija tikai viena vēlēšanās – tikt vaļā no savas desas deguna. Viņa to arī izteica, un desas līkums tūdaļ no viņas degungala nozuda. Nu bija visas trīs vēlēšanās vējā, un vaļinieku pārim nekas cits neatlika, kā dzīvot savā būdā trūkumā. Viņi gaidīja gan vēl labu laiku skaisto sievieti vēlreiz atnākam, taču ilgotā viešņa vairs nerādījās. Kas laimi neprot īstajā brīdī notvert un saglabāt, tas to zaudē uz visiem laikiem.